Šodien ciemos pie mums ir Edvīns no 4x4 centra. Čau! Čau visiem! Jā, es esmu Edvīns, tiešām no 4x4 centra. Paldies, Inter, no Tēršapa, ka uzaicināja man šodien, jo ziema beidzās un katru pavasaru jau ir lielāks vai mazāks tas jautājums par to, kādas riepas tad izvēlēties savam auto, un jo īpaši šodien par to, kādas riepas izvēlēties džipam uz vasaras. Protams, kur jūs brauksiet? Tas ir pirmais jautājums, un tas arī uzreiz veido šo te atbildi, kādas riepas izvēlēties. Kur mēs braucam ar saviem džipiem? Tie, kas brauc pa ielu, no tiem ir skaidrs droši vien ielas riepas. Kaut gan arī šeit ir jāpatur prātā, ka pat uz ielām mūsu mainīgajos laikapstākļos noteikti vajadzētu riepas ar normālu protektoru dziļumu. Tas nekas, ka varbūt ziema ir beigusies. Tāpēc protektoru dziļums arī vasaras riepām manā skatījumā ir diezgan būtisks. Bet par tiem, kas brauc no asfalta, tas jau ir daudz interesantāka tēma, vismaz man noteikti. Un tātad, ko likt uz automašīnas, ja gribās pabraukt pa, grāns ceļiem, bezceļiem, kalnu ceļiem un tam līdzīgi. All-terrain riepas, kaut kas līdzīgs, teiksim, šām, ja. Tās ir tādas universālas riepas, kuras, jā, es pat nebaidos šo vārdu, dara visam. Ja tā ir normāla all-terrain riepa, tad viņai jābūt pietiekoši rupjam protektoram, lai būtu laba saķere dažādās gruntīs, akmeņos, arī uz grānsceļa. Ja tā ir dubļu riepa, kas jau tādiem ekstremālākiem vairāk apstākļiem ir, tātad, protams, all-terrain riepa nebūs tik laba. Kas ir svarīgs dubļu riepām? Dubļu riepām pats svarīgākais īstenībā ir šie izgriezumi sānos, ja, kas šeit konkrētajā gadījumā ir diezgan maziņi, ja, bet dubļu riepas, kā jūs zināt, ir ar tādiem riktīgi lieliem atstatumiem starp protektoru sānu blokiem. Tā tad vēlams, ka vismaz īkšķi viņā var iebāzt tajā sānu blokā, tad to mēs jau varētu nosaukt par tādu daudz maz normālu dubļu riepu, kur arī jums tiešām būs uzlabos reāli automašīnas veiktspēju dubļos. Tātad vēl, kas ir svarīgi, protams, protektoru dziļums, ja ziemas riepām vai vasaras riepām tur 3, 4, 5 mm, ok, tad normāli dubļu riepa ir zem centimetra, tad tā vairs īsti nav dubļu riepa, jo dubļiem, kā jūs paši varbūt zināt, ir tāda pavisam cita konsistence. Ja? Dubļi nekādā gadījumā nav ūdens, nav sniegs, nav smiltis, ja? Un dublim ir vajadzīgs šis tas kampiens, lai to mašīnu bīdītu uz priekšu. Tātad šie tektora bloki ar dziļiem šīm te starpām, tas ir nozīmīgi. Ja? Tātad, un vismaz centimetrs dziļums dubļu riepai, tas ir tikai normāli. Tāpēc dubļu riepas arī īstenībā ražo, normāli dubļu riepa ir vismaz 13, 14, 15 cm protektoru dziļums. Ja, tur nav nekāda 5 vai 7 mm, tātad vismaz 13 mm protektoru dziļums normālajai dubļu riepai. Un ar tādu tad jau automašīnas veiktspēja reāli dubļos uzlabojas, ja ne uz pusi, jo lielāko daļu veido, protams, blīvs starp stūri un sēdekli. Tad, es teiktu, par kādiem 30% labs apriepojums atbilstošos apstākļos noteikti uzlabo automašīnas veiktspēju. Vēl ir svarīgi gan all-terrain riepām, gan dubļu riepām ne tikai tas, ka mēs redzam, ka viņa ir rupjāka, bet viņām ir kā likums stingrāks karkas, kas ir būtiski braucot arī mežā, teiksim, ir zari, kaut kāda akmeņa kalnu ceļos, akmeņa ar asām šķautnēm, tātad sānu. Tāda karkas ir uzbūvēts stingrāks dubļu riepām, ja, un tātad attiecīgi viņas ir izturīgāks pret šiem te sānu bojājumiem. Un kamēr mēs braucam pa ceļu, mums ir viegli izsaukt tehnisko palīdzību, ja, evakuātoru vai vēl kaut ko, kas apbrauks, palīdzēs to pārplēsto riepu, varbūt tās mašīnu, teiksim, aizvest uz servisu vai aizvest riepu. Riepas stiprība, šī karkas stiprība arī diezgan nozīmīga braucot ārpus asfaltētiem un grāns ceļiem. Tire Shop.